Pirms ķeros pie paulavām, uztaisīšu 2 reņģu ēdienus. Nopirku mūsu pašu Baltijas jūras reņģītes, kāds 2 kilogramus. Tirgu un veiklos ir iespējams nopirkt jau izfilētas reņģes, bet es nopirku neizfilētas, tāpēc tās tagad izķedāšu. Priekš tīteņiem es izfilēju reņģes bez asakas un bez spurām, kā arī bez galvas un astes. Savukārt priekš gudrajām kotletītēm noņēmu tikai galvu un izķedāju iekšas. Reņģes un vispār zivis uzturā vajadzētu lietot ļoti daudz. Un ēdot daudz zivis, tas palīdzēs mums palikt jauniem. Tagad izņem asaku. Notīru arī no šīm te lielajām sānu asakām. Reņģu filēšana ir diezgan piņķerīgs darbs, bet toties reņģis ir pieejams visiem. Tās ir ļoti garšīgas, kā arī lētas. Reņģis ir tāda vienkārša zivs, bet no tās var uztaisīt arī delikateses. Un, protams, var uztaisīt arī ēdienas, kas ir tādi vienkāršāki. Nu, piemēram, jūs taču ļoti labi zinat, ka augšķīgās reņģītes apceptas miltos un olā. Tīrot zivi ļoti svarīgi noņemt visas plēves, kā arī iztīrīt no asinīm. To vislabāk darīt nosusinot ar salveti. Zivis nevajadzētu mazgāt, jo tad tām pazūd bagātīgā garša. No 2 kilogramiem reņģu pusi es atstāju tīteņiem un otru pusi kotletēm. Un tagad izfilētās filejas kārtoju traukām un iemarinēšu sarkanvīnu netiķī. Reņģus atstāju uz 20 minūtēm iemarinēt un pa to laiku sagriežu reņģu tītiņiem pildījumu. Man būs nepieciešami ciedru rieksti, kaperi, rozīnes, olīvas un ķiploks. Olīvas es ņemu zaļās bez kauliņiem, bet tās vairāk piestāv ziviņu. Tās sasmalcinu smalkos gabaliņos. Šī recepte nāk no manas mīļās Sicīlijas, tikai tur reņģu vietā izmanto sardīnas. Sagriežu arī rozīnes. Man ir nopirkušās lielās zelta rozīnes. Var ņemt arī mazās tumšās, bet tās vēlams pirms tam izmērcēt ūdenī vai vīnetiķī, lai tās būtu mīkstākas. Sasmalcinu 3 daiviņas ķiploku. Šo reņģu uzkodu var ēst gan kā otro ēdienu, pasniedzot ar kartupeļu biezeni vai apceptiem kartupeļiem vai dārziņiem. Kā arī ļoti labi tā derēs arī kā augstā uzkoda. To var sagatavot arī iepriekšējā dienā. Pievienoju kādus 40 gramus kaperus. Un bagātīgākai garšai pievienoju kādus 50 gramus ciedru riekstus. To sasmalcinu, bet tā, lai paliek gabaliņi. Un tagad uz salvetes nosusinu iemarinētās reņģu filejas. Pildījumam vēl sarīvēju 80 gramus cieto parmezana sieru. Bet vēl pildījumam ir nepieciešams pievienot baltmaizi. Es ņemu kādas 2 kārtīgas rikas ar baltmaizi, kurā esmu nogriezus garozu. Tās izmērcēju vīnetiķī, kurā marinējās zivis, un pievienoju pie pildījuma. Izmērcēto baltmaizi kārtīgi iemīcu pildījumā, tā lai nepaliek kunkuļi. Šis nu reiz ir tāds atspirdzinoši pikants sicīliešu ēdiens. Tajā ir daudz etiķis, un kā jau jūs redzat, es vēl neesmu pievienojis sāli, jo to nemaz neprasās. Kad pildījums samīcīts, sāku veidot tīteņus. Tajā lieku 1 tēkarotu pildījumu. To saveidoju tādā mazā bumbiņā. Un tad šo fileju satinu. Un tā, lai tā labāk cepšanās laikā turētos ciet, aizspraužu to ar kociņu. Es kociņus ūdenī pirms cepšanas neizmērcēju, tāpēc, ka cepšanas temperatūra būs tikai 160 grādi. Bet, ja jūs cepat, piemēram, gaļu vai grillējat un izmantojat koka kociņus, tad noteikti kociņi ir jāizmērcē ūdenī pirms tam kāds 15 minūtes. Tie, kuriem ir slinkums ķēpāties ar svaigajām zivīm un kur nu vēl tās ķidāt, var izmantot jau gatavas iemarinētas reņģu filejas, vienkārši pagatavojot šo garšīgo pikanto pildījumu. Kad tīteņi savīstīti, tos kārtoju pannā cieši vienu pie otra.
un starp tiem lieku lauru lapas gabaliņu. Tas garšai. Un tagad vēl rullīšus pārsleku ar olīveļu un lieku cepeškrāsnī 160 grādos uz 20 minūtēm. Vai kamēr reņģu rullīši ir zeltaini brūni. Un turpinu ar gudrajām reņģu kotletēm. Kāpēc gudrajām? Tāpēc, ka tajās tiek izmantots visas asakas, bet to jūs bērniem nesakat. Asakas es izmantoju tāpēc, lai saglabātu visas bagātīgās uzturvielas, kas tajās ir. Visi šie labumi tik ļoti ir vajadzīgi mūsu kauliem. Vispirms es uzkarsēju pannu ar olīveļu. Reņģis cep uz lielas uguns karstā eļļā, tā lai paliek kraukšķīga āda. Kārtoju tās cieši blakus vienotrai. Tagad tām noteikti ir jāpārbar sāls. Sasmalcinu sīpolu. Es ņemu balto sīpolu, vienu vidēji izmēru. Pie mums jau ierasts reņģis lietot vai nu salītā veidā vai marinētas eļļā. Man jau šķiet, ka vajag izmantot dažādus veidus, kā piemēram pagatavot šādu veidu kotletes. Pirms sablendēju pievienoju sāli un piparus un, protams, arī čili piparus, jo pavasarī taču nekas nav mainījies. Un tāpat čili pipari ir topā. Tagad reņģis ar sīpoliem sablendēju līdz viendabīgai masai. Jāsablendē ir kārtīgi, tā lai samaļās visas asakas. Un tagad sablendētai masai pievienoju vienu olu un saldajā krējumā izmērcētu baltmaizi. Tā, lai tā treknāk. Šādas kotletītes var taisīt arī no jebkurām upes zivīm, piemēram, no brekšiem un asariem. Baltmaizi ņem 2 šķēles un arī izmantoju baltmaizi bez garoziņas. Tagad kotlešu masu samīts viendabīgā masā. Lieku karstēt pannu, uzlēju olīveļu. Un pie kotletēm vēl piemaisu sasmalcinātas billes. Redzat, cik ātri reņģa tīteņi arī ir gatavi. Smaržo pēc Sicīlijas, bet garšos pēc Latvijas. Nu, lūk, kotlešu masa ir gatava, var sākt cept. Un tagad gaisīgais deserts. Tas ir tik maigs, sievišķīgs, nu ne par velti tas ir nosaukts balerīnas Paulovas vārdā. Vispirms uzgriežu krāsni 180 grādos, lai tā jau uzkarst. Šis deserts tiek gatavots no olu baltumiem. Tie ir saputot stingrās putās un tiem tiek pievienots gan sāls, gan pūdercukurs, gan arī kukurūzas smilti. Šo desertu var pieskaitīt pie meringu ģimenes. Jo izceptā veidā tam ir kraukšķīga garoziņa, savukārt viducis paliek tāds ķepīgs, lipīgs kā zefīrs. Es ņēmu 4 olas un atdalu tās no dzeltenuma, jo dzeltenums šim desertam nebūs nepieciešams. Ļoti svarīgi, lai bļoda būtu tīra un sausa, jo tad olu baltums akuļās ļoti labi stingrās putās. Lai baltumi kārtīgi sakultos, tiem ir jābūt augstiem, tātad tikko izņemtiem no leduskapa. Šeit pie 4 olu baltumiem pievienoju čipsniņu sāli.
Tagad putoju olbaltumu līdz vieglām putām un pakāpeniski pievienošu pūdercukuru. Sakultais olbaltums jau izskatās garšīgs. Tagad, lai paulovs būtu vīgāks, pievienoju gandrīz 1 tēkaroti, baltvīnu etiķi, kā arī pusotru tēkaroti kukurūzas miltus. Paulovas var cept arī bez miltiem, bet oriģināla receptē ir tieši kukurūzas milti. Tagad atkal sakuļu. Ja mājās nav baltvīna etiķis, var izmantot arī citronas sulu. Lūk, tas ir kārtīgi sakults. Tagad var likt cepties. Lai dažādotu garšu, saputotajam olbaltumam var pievienot vaniļu. Bet, lai deserts izskatītos krāšņāks, var pievienot samaltus pistāciju riekstus. Ļoti labi derēs arī kāda žāvēta dzērvene vai šokolādes gabaliņi. Un tagad ar lielu karoti spannas tos kārtoju skaistās piciņās. Vienam no otra ir jābūt nelielai atstarpei, jo cepšanās laikā tie var saplūst kopā. Un tagad gaisīgo desertu lieku krāsnī 180 grādos uz 5 minūtēm. Tā, lai augstajā temperatūrā paulovs nedaudz aprauj. Bet, kad 5 minūtes būs pagājušas, temperatūru samazināšu uz 140 grādiem un cepšu vēl pusotru stundu. Un tad, kad arī tas laiks ir pagājis, ņemu paulovs ārā no krāsnes un ļauju tām atzist. Vislabāk paulovs atdzesēt ir atstājot tās izslēgtā krāsnī. Tās ir cepušās diezgan ilgu laiku, kļuvušas kraukšķīgas, viducīts ir lipīgs. Kad paulovs ir atdzisušas, tām izurbina caurumu viducī. To darot var just, kad vidus ir mīksts, ķepīgs, kā zefīrs. Vēl tikai uzputoju putukrējumu bez cukura un apdaru to ar kaudzi ogām. Un steigšu baudīt vasaras mirkļus. Siltās vasaras sēnā paliec klusi un neaizē. Redzi, saule jau riet lēnām, viss, kas bija starp mums vēl ir te. Siltās vasaras sēnā paliec klusi un neaizē. Redzi, saule jau riet lēnām, satums debesis tālāk. Baltu pieneņu lauks, baltu pieneņu lauks. Tava roka guļ manā, tava roka guļ manā. Uz galda ābolu trauks, uz galda ābolu trauks. No dienvidiem tu, no dienvidiem tu, no dienvidiem tu, ko skūpstīju. No dienvidiem tu, no dienvidiem tu, no dienvidiem tu, tavs smaids, viss, kas bija starp mums vēl ir te. Tētiņš vēl vienu. Lai ko tas arī maksā, tu redzēji. Lai ko tas maksā? Redzi, saule jau riet lēnām, viss, kas bija starp mums vēl ir te. Siltās vasaras sēnā paliec klusi un neaizē. Redzi, saule jau riet lēnām, vārdi, ko teica tev,
sen ierakstīti sienā.